квалitatīvu politiku, mums politiķi ir jāaudzina pašiem. Мы будем вас распускать, Сайм. Вы нам не нужны, честное слово. Вам смешно, да? Вы можете сменяться, у вас зарплата большая. Спасибо. Какие у нас здесь спасибо? Вы награбастали денег, у вас все спасибо. Mierīgi man galva nepastiekās. Es neesmu nevienam neko nozagus. Maskavieši varbūt... Jā! Negaidīts metiens uzreiz pēc iemetiena un Ripēra Maikla Gārneta vārtos. Eiro ieviešana 2014. gadā ir vēsturiski iespēja nostiprināt Latvijas ekonomisko drošību. Eiro ieviešana noņem vienu no riskiem Latvijas ekonomikai, kas ir valūtas devalvācijas risks. Kā budžeta komisijas vadītājiem gribētos atzīmēt divus galvenos rādītājus, kāpēc būtu nepieciešams. Tas ir pirmais ir saistībā ar stabilitāti ekonomiskajā vidē, un otrais ir stabilitāte ģeopolitiskajā vidē. Šie abi apstākļi ir vieni no svarīgākajiem apstākļiem stabilas tautsaimniecības funkcionēšanai, lai uzņēmēji varētu noņemt no sevis lielu nezināmo risku, kas ir valūtas risks, un koncentrēties vairāk ražošanai, pakalpojumu sniegšanai, saviem tiešiem pienākumiem, tātad veidot biznesu, pelnīt līdzekļus, veidot darba vietas, bet nedomātu par tādiem riskiem, kuram, diemžēl, mēs esam pakļauti kā valūtas stabilitātes risks. Kas tā pa manieru mēģināt iestāstīt to, kas praksē nav? Jo, manuprāt, 300 latu algu policists saņem tikai tad, ja viņš var teikt, ka neko nedara. Kā labāk neprecīzi noformulēju, tiku pārmests. Saeimas deputāts Zintars Zaķis, kuram pagājušā gada beigās ļoti sagribējies iegādāties Volvo, ar ko viņš pašlaik arī dienā braukās Saeimu. Saeimas deputātam Zaķim nav gribējies personiski maksāt pievienotās vērtības nodokli, kas šajā gadījumā būtu 8800 un cik tur eiro, kas ir 120 minimālās pensijas mēneši. Tāpēc Zintars Zaķis rīkojies šādā veidā. Zintars Zaķis vispirms ir aizdevis naudas pats savai firmai, 3-5 tūkstoši latu. Pēc tam Zintars Zaķis, kā to rāda šie dokumenti, ir vairāk kārt sazinājies ar uzņēmumu Mūsu Motors par to, kā labāk to nokārtot. Mūsu Motors ir tā kā arī šajā gadījumā, ja pērk uz firmu, vienalga pievienotās vērtības nodoklis būtu jāmaksā, bet pēc tam valsts viņu gadu laikā atmaksā atpakaļ. Bet Zaķa kungam, acīm redzot, pievienotās vērtības nodoklis ne pavisam nav gribējies maksāt valstī ne uz dienu. Tad ir piedāvāts variants, ka Mūsu Motors šo Volvo jau par 40 000 eiro pārdod uz Lietuvu kādam uzņēmumam, un Lietuvas uzņēmums to tālāk pārdod Zaķa firmai. Šādā veidā nekāds pievienotās vērtības nodoklis netiek maksāts vispār. Zaķa kungam šis Mūsu Motors darbinieks skaidrā latviešu valodā raksta, ka saņēma atbildi no Lietuvas, šī pakalpojuma cena ir 1000 eiro. Uz ko Zintars Zaķis tā vietā, lai teiktu, ko jūs, mēs taču nekrāpsim Latvijas valstu un neatņemsim viņai nodokļus. Nē, Zintars Zaķis raksta, ok, centīšos līdz pirmdienai tikt skaidrībā. Vai Latvija un tās iedzīvotāji vispār eiro ir gatavi? Es domāju, ka ir. Ka lielākā daļa ir, un arī šobrīd tā sāpe, ko cilvēki
Tā ir tā ikdienas sāpe. Tā ir tā, ka cilvēkam ir maza pensija, ka viņam ir grūti izdzīvot, ka viņam nav darbs, ka viņam ir jaunieši aizbraukuši. Un šajā situācijā, ņemsim stāsts par to, ka eiro šo situāciju varētu pasliktināt, ir, protams, ļoti dzīva. Un jūs sakiet, palielināsies tikai par 0,2–0,3%. Tas nozīmē, ka tā naudiņa, kas man ir paredzēta, saprotiet, kā es šo naudu, šos 130 lapus sadalu mēnesī. Es jau tā pērku to mazāko kukulītu maizi par 32 centīmiem, jo 70 es nevaru nopirkt. Ja? Pensionāriem, kas solat indeksāciju nākotnē, tad ar paši tev 100 pats pielikām priekšā? Jā, tā. Kāpēc valsts pārvaldē līdz šai dienai nav ievērot šī algu diferences? Kāpēc prezidentam mazāk vērtu kaut kad Rīgā vai kaut kur? Kas notiek? Kāpēc valsts ierēģiem nav tātad, teiksim, prezidentam vislielākā alga, ja Saeimas priekšsēdētāji, un attiecīgi pakāpeniski iet mazāk? Cik maksā 5 litrā? Cik maksā 5 litrā? Cik maksā 5 litrā? Cik maksā 5 litrā? Cik? Nu, te nav cita labāka teiciena, kā zivs pūs no galvas. Jo, ja tu negribi, lai kaut kur būtu korupcija, tad nepieļauj to. Tiku pārmests. Nāvi okupantiem, bet tas ir cits jautājums. Karausīts, zaķīts, paslepu, kurina sevim pirtiņu. Lolita čigāne bētīgi veras, Saeimu savu zaķīti ved pērties. Pičiņu pačiņu austiņām, vidu tāliņi sadzirdēt tām. Pičiņu pačiņu actiņām, godīgi skatīties tām. Pičiņu pačiņu mutītei, taisnīgi runātai. Pičiņu pačiņu rociņām, valsts naudiņu nezaktām. Pičiņu pačiņu kājiņām, lai cietumā jāmazgā nav. Pelēcīts vilks pa darbdienu, savā nodabā staigā pa Saeimu. Kas gan tur kūņojas, kas tur kust? Kam tā tīrība bija sākusi zust? Nu, zaķīt, jos ko kājas māk, lai godīgie tev nepanāk. Vai, kas tas? Vai, kas tas? Vai, uz Jēkabpili prom? Vai, uz Jēkabpili prom? Neraudi latvieti, paliec klus, zaķīts šis no tīrības nemiris būs. Vilks viņu tāpēc nēdīs ar, kam netīru ēst, ja tīrus var. Viegli viņām, klusiņām, kādam tmakā roku bāzt ļautu. Apzags zaķīts bez problēmām, kopā ar netīro vilku, tevi un tautu.